Čaviņa. Šodien mēs runāsim par krāpšanu. Mēs runāsim par krāpšanu, tieši fizisku krāpšanu, fizisku neusticību. Tev šis video var būt interesants arī tad, ja tu pati esi krāpusi vai gribi nokrāpt vai krāp joprojām, ja? Un šis video tev būs interesants arī tad, ja tu mūždien saskaries ar vīriešiem, kuri krāpj. Vienkārši likās, ka šitais tomēr nekrāps, bet viņš tāpat mani krāpj. Ja? Un mammu manu krāpa, un omīti manu krāpa, un mani arī krāpj, un kā no šī te riņķa tikt ārā, un kā vispār uz krāpšanu sākt skatīties pavisam savādāk. Lai tas vairāk nebūtu par tevi, lai tas vairāk nebūtu tavas dzīves sastāvdaļa, ir jāzina dažas lietas, ir jāizmaina savā attieksmē un domāšanā dažas lietas, un pilnīgi iespējams arī tu varēsi tikt vaļā no šī te momenta savā dzīvē, ja vien tu būsi gatava izlemt, ka tas vairs nebūs par tevi. Es vispār nekad neesmu bijusi krāpta. Tāpēc es pat nezinu, kā tas ir, bet es varu iedomāties, cik tas ir pretīga sajūta, ka tu zini to, ka viņš tā kā paralēli gan ar tevi, gan ar vēl kādu citu tā kā ir bijis fiziskā kontaktā. Ja? Jo var teikt, ka tur ir kaut kādas vēl tur emocionālās krāpšanas un vēl nezinu kā tas, bet tikai un vienīgi fiziska krāpšana var novest līdz tām sekām, līdz kurām nenovedīs cita veida krāpšanas. Ja tur, es nezinu, mahinācijas ar kaut kādām naudām vai emocionālās krāpšanas vai vēl kaut kādas savādākas krāpšanas tev mājās aids un hepatītus neatnesīs. Ja? Un tās sievietes, kuras dzīvo, nekas jau traks, galvenais, ka es nezinu, ja, ka viņš mani krāpja, viņas neapzinās to, kā viņas īstenībā ar savu attieksmi, ar to, ka viņām nav noformulētas šīs te robežas, gan vispār savā prātā attiecībās pašai ar sevi, gan arī attiecībās pašai ar partneri, ar šo te savu otro pusīti, ar šo te savu vīru, vīrieti, vienalga piegulētāju, sanāk, kad tu pat neapzinies, cik ļoti tu riskē dienā ne tikai ar savu veselību, bet vēl ar visas savas ģimenes veselību, kur bērni vispār ir vainīgi, ja tu nevari nostādīt robežas, ja tu nevari saņemt sevi rokās un sakārtot savu dzīvi tā, lai tev nebūtu šitās visas krāpšanas lietas nebūtu par tevi. Ja? Kā to visu sakārtot? Tūlīt es visu pa plauktiņiem salikšu, izlikšu, izstāstīšu, ko nozīmē vispār krāpšana, ko nozīmē neusticība un ko vispār, kādus secinājumus tev vajadzētu izdarīt tad, ja tu labi zini, ka tavs vīrietis tev ir neusticīgs, vai arī ja tu esi, piemēram, viņam neusticīga. Ja? Man tā liekas, ja, un bieži vien esmu saskārusies ar tādu momentu, ka par pašsaprotamām lietām it kā nav baigi jārunā un vēlreiz viņas jāatkārto, bet kā jau es teicu, jā, esmu pārliecinājusies nevienu reizi vien, ka arī pašsaprotamas lietas citreiz ir jādzird tiem cilvēkiem, kuri ķipa liekas, ka viņi zina, bet patiesībā tad, kad tu viņiem sāc teikt, viņi tādi, bļāviens, jā, labi, ka tu vismaz tā to noformulēji. Ja? Tad kas vispār ir krāpšana? Ja? Krāpšana, tas nozīmē, ka otrs cilvēks, ja, vai tu, vai otrs cilvēks vienalga, ka ir ielaists trešais cilvēks pārī fiziskā kontaktā. Ja? Tas nozīmē, bučošanās arī skaitās. Tas nozīmē, ka cilvēks ļaujās šai te fiziskajai iekārei, fiziski ļaujās ar vēl kādu citu, izņemot savu partneri, kuru viņš ir izvēlējies tā kā līdz dzīves beigām. Ja? Tad, kad tu izvēlies partneri, tu viņu izvēlies pēc iespējas ātrāk. Tu izvēlies šo te savu partneri. Pēc iespējas ātrāk tas nozīmē nevis līdz 20 gadiem tev obligāti jāizvēlās, tad tu līdz tiem 20 gadiem labāk vienkārši nesmērējies. Ja? Vienkārši, ja tu zini, ka šis ir tavs īstais cilvēks, tu nevis vienkārši mācies vai vēl nezinu ko, ja? Bet vienkārši tu pēc iespējas mazāk esi fiziskā kontaktā ar citiem cilvēkiem, lai tev pēc tam nav jāuztraucās par to, ka tev būs jāiet un jāpārbauda veselība. Ja? Jo mazāk cilvēku ar tevīm būs kontaktā,
jo pēc tam mazāks risks, ka tu būsi ar kaut kādiem triperiem tā kā inficējusies. Ja? Tas ir nenormāli svarīgi. Es pat kasīties sāku, kad es par to domāju. Tas ir nenormāli svarīgi, lai tu saproti šī kontakta sekas. Kādas var būt sekas šim kontaktam, ja tu esi kontaktā, ar ko pagadās. Ja? Un cik svarīgi ir būt kontaktā un uzticīgai tikai vienīgi vienam cilvēkam, kuru tu esi izvēlējusies par savu partneri. Ja? Izstāstīšu vienu momentu par mani, par manām attiecībām ar vīru un par to, cik ļoti svarīga ir šī tīrība vispār arī no tāda, papīru viedokļa, teiksim tā, ja? Jo daudziem liekas, ka jūrnieku sievas, viņas tur var laist pa kreisi, kamēr viņu nav mājās, viņas tur var laist pa kreisi un neviens taču neuzzinās. Viņām taču ir tik daudz laika, lai visu tā kā izplānotu, sakārtotu, pilnīgi plānotu krāpšanu un iekārtot visu tā, lai šī krāpšana vienkārši, viņas, kā savādāk. Fiziskās vajadzības ir jāapmierina, ja? Tad es izstāstīšu, cik īstenībā viss ir no vienas puses vienkārši, no vienas puses ļoti sarežģīti. Un nav tā, ka jūrnieku sievām vienkārši ir nenormāli daudz laika un iespēju, lai krāptu. Viens no galvenajiem iemesliem, protams, ir tas, ka jūrnieku sievas, ja viņas ir izvēlējušās savu vīrieti, normāla sieviete, ja viņa ir, pateikusi jā vārdu savam vīram un gaida viņu no jūras, ja, tad viņa glabā šo uzticību tīri tāpēc, ka viņa ciena sevi, ja, viņa ciena savu izvēli un viņa ir gatava gaidīt vienalga kaut vai cik tur būs jāgaida, jo tas nav kā, kaut kas tāds, ko nevarētu sagaidīt. Ja. Tas ir pats tāds elementārākais un pašsaprotamākais, bet par pašsaprotamām lietām arī izrādās ir jārunā. Lūk. Un otra lieta, ja, tas, ko es runāju par šīm visām saslimšanām, ja, ja tu pieļauj kaut mazāko iespēju, ka tu varētu krāpt vai tavs partneris varētu krāpt, tātad tu pieļauj kaut mazāko iespēju, ka tu uzskati, ka tas ir normāli, ka jūsu ģimenē visi ar kaut kādu triperi varētu tagad slimot. Ja? Tāpēc, ka ja cilvēks ir staigātājs, tad viņš šo triperi var saķert da jebkur. Ja? Un, piemēram, jūrnieka sieva vispār neuztraucās par to, ka viņa varētu kaut kādu triperi saķert. Ja? Tas ir nākamais. Un vēl viens pēdējais, viens no, un arī ļoti svarīgs moments, mans vīrs, tad, kad viņš iet jūrā, katru reizi pirms reisa, viņam ir jānodod alkohola, narkotiku testi, tur asins analīzes jānodod vienkārši kaut vai tikai tīri, lai pārbaudītu gan holesterīnu līmeni, gan kopējo asinsainu, gan arī vēl viena svarīga lieta – hepatīti, HIV un visi triperi. Uz to visu viņam katru reizi pirms došanās reisā ir jāpārbaudās. Tas ir tā kā, ja piemēram mēs uzskatītu, ka cilvēks ir tik atbildīgs pret savām attiecībām, un tik ļoti neusticās savai sievietei, ja, ka viņš katru reizi, piemēram, nākot mājās, viņš arī ietu šīs analīzes. Ja. Bet nē, pietiek ar to, ka savādāk viņu uz darbu vienkārši nelaistu, tad, ja visiem jūrniekiem tā ir, viņi nevarētu iet strādāt, un es domāju, ka ir arī daļa tādu jūrnieki, kuri tieši tā iemesla dēļ arī vairāk nevar iet jūrā, tāpēc, ka viņu sieva ir bijusi neusticīga, ir atvazājusi mājās kaut kādu triperi, un tagad dēļ tā, vīrs vairs nevar iet jūrā, tāpēc, ka sieva ir bijusi neusticīga. Ja? Un ļoti daudzus šis uzreiz noliek uz pauzes un tāds, izrādās, ka par visu šajā dzīvē ir jāuzņemās atbildība, arī par sānsoļiem. Ja? Un ja paslīd kāja, tad šī kāja var paslīdēt un beigās cilvēkam visa dzīve ir sačakarēta tikai tāpēc, ka kādam paslīdēja kāja. Ja? Tad vienkārši ir jāsaprot elementāras lietas, kad ja tevi nemotivē sava vienkārši
emocionālā tīrība un tāda, kā vienkārši cieņa gan pret sevi, gan pret otru cilvēku. Ja? Un, tādas lietas, kuras nevar uzskatāmi parādīt, nosvērt, izmērīt, tad darbs un atalgojums un tāda veida atbildība uzreiz visu saliek pa plauktiņiem un cilvēkam kļūst skaidrs, ka, jā, izrādās krāpt ir slikti, ja? Krāpt ir slikti, un krāpt, neviens nav pelnījis, ka viņu krāpj, bet ja cilvēks ir tik ļoti bezatbildīgs, ka viņš nevar krāpt, tāpēc, ka viņš otru cilvēku tik ļoti mīl un ciena, ka viņš vēlās saglabāt uzticību šim te cilvēkam, lai tur vai kas, tad, vismaz šādā veidā cilvēkus mūsdienās ir iespējams motivēt, ja? Bet vispār, ja mēs tagad parunājam vēl par krāpšanu, kas varētu būt motivācija vispār krāpšanai, ja? Kas varētu būt motivācija nekrāpšanai, par to mēs izrunājam, bet kas varētu būt vispār iemesls, kāpēc vispār cilvēkam var būt šī kāja slīdēt, ja? Šie te iemesli ir nenormāli daudz, ja? Un ar visiem šiem te iemesliem ir iespējams strādāt. Pilnīgi ar visiem iemesliem, kāpēc cilvēks krāpj, ir iespējams strādāt. Un pat, ja tu neesi tā, kas krāpj, bet tu zini, ka tavs vīrs, piemēram, krāpj, ja? Un tu zini, ka nav kur likties, pilnīgi vai man ir jāiet projām, vai un ja es aiziešu, tad visticamāk, ja tu aiziesi, ja, un ja tevi krāpj viens pēc otra, visi vīrieši tevi krāpj, ja tu aiziesi, visticamāk nākamais, kuru tu piesaistīsi, kura interesi tu piesaistīsi, jo no tevis nāk tā enerģētika, ka tātad tu uzskati, ka tas ir normāli, tu šādu lietu savā dzīvē vari pieļaut, priekš tevis tā ir norma, ka tevi drīkst krāpt, ja. Un kamēr tu nesakārtosi savā zemapziņā vispār lietas tā, lai tev tas vispār vairs nebūtu par un ap tevi šajā dzīvē, tik ilgi tu arī turpinās piesaistīt cilvēkus, kuri tevi krāps. Ja? Tas nav tā, ka viņi visi ir tādi. Runa ir par tevi. Ja tevi mūždien krāpj, vienkārši ir kā ir. Tev ir jāstrādā ar sevi. Ja tevi krāpj, tātad tu uzskati, ka tas ir normāli. Tātad zemapziņā ar prātu tu vari domāt, ka tas nav normāli, tu vari saprast, ka tas nav normāli, bet zemapziņā tātad tu pieļauj to kā normu, ja mūždien tu saskaries ar vīriešiem, kuri krāpj, tātad priekš tevis tā ir norma, krāpšana ir norma. Un tu nevari cerēt, ka partnera maiņa atrisinās šo situāciju. Tu vienkārši vienmēr atradīsi tādu cilvēku, kurš atkal izrādās, ka tevi krāps. Ja? Un tik ilgi, kamēr tu nesapratīsi, kā šis mehānisms strādā, tik ilgi, kamēr tev prātā nesakārtosies lietas izejot no tā, kā tev zemapziņā vispār domāšanas, kā tev vispār stratēģijas zemapziņā strādā. Ja? Tik ilgi, kamēr šis te nesakārtosies, tik ilgi tev vienkārši pasaulē nebūs tādu cilvēku, kuri nekrāpj. Tev vienkārši visi būs tādi, kas krāpj. Bet tieši, ja mēs runājam par kontaktu, fizisku kontaktu ar tevīm un tam cilvēkam, kurš ir ar tevīm. Ja? Bet katrā ziņā vispār uztraukties par krāpšanu, ar to, ka tu uztraucies par to, ka viņš krāpj, ar to, ka tu kaut kā kontrolē viņu, ja? Ar to, ka tu kaut kā mēģini analizēt pie iepazīšanās jau, vai viņš būs tāds, kas krāpj vai ne, ar to tu arī nekādīgi nemainīsi situāciju. Ja tu viņam, piemēram, pazvanīsi lieku reizi, tad, kad viņš jau būs sataisījies tevi krāpt, un tu tāda pazvanīsi, un tas būs par iemeslu, kāpēc viņš tevi nenokraps. Ja? Nē. Tā ir tāda lieta, ko nav iespējams kontrolēt, tā ir tāda lieta, ko nav iespējams no tā izvairīties, ja tev zemapziņā ir programma, ka tevi krāps. Vienkārši tev stāv šī programma un tev dzīve visu laiku piespēlēs tādus cilvēkus un tādas situācijas tik ilgi, kamēr tu nebūsi atstrādājusi šo momentu savā zemapziņā. Un, tas vienkārši vairs nebūs par tevi šajā dzīvē. Ja? Bet cilvēki, kuri visu laiku uztraucās, ka viņus krāps, viens vienkārši tāds momentiņš, par ko daudzi neaizdomājās, bet kas arī varētu palīdzēt tev sakārtot prātā, kāpēc tieši tu piesaisti šādus te cilvēkus, kas krāpj.
Aizdomājies par vienu lietu. Vai, piemēram, ja tava otrā pusīte, šobrīd tas cilvēks, kurš ir ar tevim, tu viņu tik ļoti stipri mīli, kad tev liekas, vienīgais, kas varētu mūs izšķirt, tas ir, ka viņš mani nokraptu. Tas ir vienīgais. Es viņu tā mīlu, es viņam visu piedotu. Es pilnīgi visu esmu gatava viņam piedot, esmu gatava ar viņu būt kopā līdz nāvi mūs šķirs, bet vēl mūs izšķirt, izņemot nāvi, var krāpšana. Ja? Tad iedomājies, cik ļoti tu programmē jau stratēģiju, kad ja gadījumā viņš izdarīs kaut ko, nezinu, tas varētu būt kaut vai tāda lieta, ka tu beidzot esi sapratusi, ka viņš tevi nevis mīl, bet viņam ar tevīm ir būt kopā izdevīgi. Ja? Tu to esi sapratusi, un tagad tava zemapziņa gaida šo signālu, kad viņš nokraps. Un tu atradīsi to iemeslu, kāpēc jums izšķirties. Ja tu kaut kādu sev esi apsolījusi, ka tikai nāvi mūs šķirs, vai arī vēl, ja viņš nokraps mani. Ja? Pēc tam ar prātu tu saproti to, ka bļāviens, tas nav normāli. Tas nav normāli, ka esmu kopā ar cilvēku, kurš mani nemīl, kuram vienkārši ar manīm ir izdevīgi. Tas nav normāli, ka es ar šo cilvēku esmu kopā. Bet man taču zemapziņā stāvēja šī stratēģija. Un tu sāc vienkārši meklēt iemeslus šajā dzīvē. Tas nav tik vienkārši izskaidrojams tiem cilvēkiem, kuri vispār nesaprot, kā zemapziņa strādā, bet tas ir viens moments. Un otrs moments vēl viens tāds, kuru es domāju, ka būs vieglāk saprast. Iedomājies, ka šis cilvēks, ar kuru tu esi kopā, tu viņu tik stipri mīli, ka tu viņam novēli laimi kopā ar otru citu cilvēku. Tu tik stipri mīli savu vīrieti, savu vīru, savu bērnu tēvu, savu partneri, tu tik stipri mīli, kad ja gadījumā kaut kas notiks tāds, ka šis cilvēks varēs būt laimīgs ar citu cilvēku, iedomājies, ka tavs vīrietis varētu būt laimīgāks ar citu cilvēku, nevis ar tevi. Kaut ko tu tātad haltūrē, kaut kur tu kaut ko nedari īsti no sirds priekš viņa, priekš sevis, priekš ģimenes, priekš skaistuma. Vienalga. Tu nedari līdz galam, tu nedzīvo pilnu krūti, tu neieguldies pilnu atdevi. Un tu ļoti labi apzinies, ka viņš varētu būt laimīgāks ar citu. Un uz šo iedomu citu cilvēku, kurš varētu būt tāds, kā viņam vajadzētu, tu jau tagad esi greizsirdīga un jau fantazē savā prātā, ka viņš visticamāk tevi varētu nokrapt ar tādu cilvēku. Tad iedomājies, kā strādā šobrīd tava stratēģija attiecībās pret tavu otro pusīti, pret tavu partneri, pret tavu bērnu tēvu, pret tavu vīru, vīrieti, vienalga. Ja? Pret šo otru cilvēku tev strādā attiecīgi instrumenti, stratēģija, attiecīgi vārdi, attiecīgas kustības, attiecīgas lietas, ko tu viņam dod vai nedod, ko tu dari vai nedari, ja? Izejot no tā, ka tu labi apzinies, ka tev ir jāatpērkās, ka tev ir kaut kur uz kaut ko jāpievar acis, ja? Tev ir strādā šī stratēģija pret šo cilvēku, bailēs, caur bailēm, izejot no tām bailēm, ka viņš varētu tevi nokrapt ar šo citu iedomu tēlu, iedomu sievieti, kura varētu būt tik ideāli, cik tu patiesībā varētu būt, bet neesi. Kāpēc? Aizdomājies, kāpēc? Un tieši tāpēc arī tu meklē visu laiku. Un tieši tāpēc arī dzīve tev visu laiku pamet tādus cilvēkus, piedāvā tādus cilvēkus un savad kopā ar tādiem cilvēkiem, kuri izrādās, kad krāpj. Jā, bet viss, kas tev ir jāsaprot no šī visa stāsta, iespējams arī ir tas, ka tu nedzīvo pilnu krūti. Šis cilvēks tev visu laiku, šie visi cilvēki, kas tevi krāp, viņi mēģina tev parādīt. Viņi tev mēģina parādīt, tu tikai dusmojies un apvainojies uz dzīvi un domā, ka viņi visi ir tādi mudaki. Patiesībā paldies viņiem, ka viņi tev mēģina parādīt to, ka īstenībā dzīve var būt foršāka, krāsaināka, bezrūpīgāka, laimīgāka, priecīgāka,
bez triperiem un visādiem uztraukumiem par to, ka viņš varētu šo triperi mājās tev atnest vienu dienu. Dzīve var būt tiešām rīktīgi forša, bet ja tu ļauj sev, ja tu vienkārši iedod sev zaļo gaismu šeit foršajai dzīvei un sāc dzīvot reāli priekš sevis, un kad tev dzīve grozās par un ap tevi, nevis ap bērniem, ap vīrieti, ap darbu, ap mammu, tēti, nezinu kādu, kuram tu centies izdabāt. Tad, kad tu sāc izdabāt sev, tad vispār pēkšņi visā pasaulē pazūd visi cilvēki, kur ir spējīgi krāpt, kur ir spējīgi noniecināt, kur ir spējīgi tevi apvainot, aizvainot, kaut kādā veidā tevi izmantot. Viņi vienkārši pazūd no zemes virsmas. Tu vienkārši dzīvo pavisam citā realitātē. Tev vienkārši ir jāvēlās, lai šī realitāte kļūtu par tavu realitāti.